No Chevreo 72. Šodien atkal būs kameras tests, un šodien būs Canon EOS R7. Un pirms tam es filmēju ar 1850 kropēto kito objektīvu. Nu, mēģināju kā tā stabilizācija un tā tālāk. Tātad digitālā stabilizācija ir ieslēgta parastajā režīmā šim R7, nav enhanced. Un šodien mēģināsim, testēsim tātad Canon stabilizāciju. Nu, krāsas jau tur apmēram skaidrs. Pašlaik filmējam HDR PQ modē, plus expo korekcija, plus 1 vesels un 2 trešdaļas, tātad stipri gaišāks. Un pēc tam taisīsim pēcapstrādi. ISO tātad droši vien, cik pašlaik tu nevari nospiest, ISO nerādi, ja? Nerādi. Nu jā, droši vien, ka ISO būs daudz. Un, jā, ko es gribēju teikt? Nu jā, un ir 2405 f4 LIS objektīvs, kurš, nu, principā, kā jau tu vari redzēt, kadrs ir diezgan šaurāks, nevis 18, bet 24 mm sākās. Protams, ka šo objektīvu es likšu uz Canon EOS R3. Tāda tā doma bija, bet tā kā man pagaidām nav tāda fočuka, tikmēr mēs palietosim Canon EOS R7 un pamēģināsim, kā ir stabilizācija, cik labi ekspozīcija, kādā veidā darbojās. Un brauksim uz praviņām, jo vakardien Ādažos reāli nomocījos. Nu, reāli tas nebija 2 mēnešus brauc, tas bija man pa grūtu. Marta, ko tu saki par Ādažiem vakardien? Nu, bija labi. Easy peasy? Nu, man tagad stīvs, tā kā... Jā, viss kaut kas. Nē, nu, fiziskajai attīstībai, protams, Ādaži ir labi, par to šaubu vispār nav. Bet gribās jau pabraukt bišķīt arī ar prieku, nu tā, lai vismaz kaut kāds gandarījums. Ādažos gandarījums ir tikai par to, ka tu esi pavingrojis, nu, respektīvi no tās pašas braukšanas pa tām bedrēm un katakombām. Nu, man vismaz šitā sezonas sākumā nekādu gandarījumu tas nesagādāja. Pa Martu nezinu, tev patika braukt? Nu, bija okei. Nu, īstenībā Martai vienmēr ir bija okei. Viņai nekad, tā kā viņa ir pabraukus, viņai nekad motokross nav slikts. Bet, nu, skaidrs, ka ir tādas lietas, kas sagādā vairāk prieku un tā. Un, protams, viss filmēs Ieva, labākais operators, un tagad skatāmies pa krāsām. Labi, tas sekundārs skaits, ka Sony vakardien filmējam ar Sony Alpha A9 III, protams, tur krāsas ir daudz labākas konkrēti tai kamerai. Citas Sony kameras, teiksim, A7 V arī bija diezgan okei, bet nu šī A9 III tur ir pilnīgi cits sensors, un viņš ir megala, nu nevienam citam nav tāds sensors. Un krāsas, protams, tas fočuks dod ārā fenomenāli labs. Dinamiskais diapazons skaitās, ka viņam ir švaks, bet reālajā dzīvē viņš filmē ar ļoti plašu dinamisko diapazonu, bez visādiem loku profiliem, viss pat aiznojas, tur ir kaut kāda SH profila, es bišķīt updateojis, nogriezis highlights, samazinājis kontrastu un perfekti izskatās Sony footage. Nu, un tagad skatīsimies, kā izskatīsies Canon footage. Es ceru, ka auto baltā balanss ir uz auto. To mēs visu to pārbaudīsim, bet, nu, tātad braucam uz praviņām, tas ir, man liekas, 70 km ilgs un garš brauciens, jā. Nu, braucam! Nu, ko? Atbraucām uz praviņām, reku visi baig uz mums lūra, neticīgi, kā mēs esam atbraukuši. Kustos pa moci, baigais Suzuki ar lielo numuru. Jā, bērnu trase arī reku braucama. Putekļi put. Nav nekādi dubļi, ir putekļi. Putekļu trase. Nu, visi jau beiguši. 2:03 mēs pirmīt aizbraucām garām, nepareizi iebraucām. Aizbraucām pa Liepājas šosei, nevis bija jābrauc pa Ventspils. Tā kā pusotru stundu stabils. O, kā, laiž, pasties. Opacā. Edzēji. Gunččiks. Nu, labi. Šitā te būs. Ierbjam Martu un... Tā jau kaut ko bišķi Nu, paskaties kamerā. O, čau, kamera! Izstās labi, gaišums labs? Jā, laikam. Jo, laikam. Gribu, lai es tev nofilmēju? Negribu. Nu, tā čau. Rekā čomi neslāpē motocikletus, tāpat kā traktors dīzeļu neslāpē. Bail, ka nevarēs pielaist. Suzuki Power!
Čaļi skatījās pirmīt uz jums tur trasē. Jā, un... Saka, Hiu, kas tas tāds? Baigi brauc old school stilā. Un baigi nemīž. Vai tu tā nav? Baigi nemīž. Tā arī ir, viņš brauca vēl tā, ka viņi nebija dzimuši. Vai ne? Nē, tas nebija īstais oldschoolists, tas bija jaunietis. Jā, tas bija studentam Bračka. Īstais oldschoolists, pat students nav īstais oldschoolists. Kā viņš zināja tavu veco iesauku? No zināt, kā tu vari nezināt studentam Bračka? Students kādreiz pie manis pat strādāja. Jā. Bet tam Suzukam ir palicis tikai 1. un 4. ātrums. Tā izskatījās. Salauzuši esot motoru, lec ārā. Čau. Pasties, kas te sabrauc? Ko tu te dari? Atnāc pastīties. Naudu dosi? Pa ko? Naudas nav man. Pak, tu arī brauc ar mocikletu? Nē. Atbrauc līdzi. Pa sponsoru tīri? Jā. Markam. Ok, labi. Pak, bet īstenībā pagaid, Akrapovič, kuri zābaki. Ievā! Nu ņem filmē! Nāc! Martā! Nekrati mani! Martā! Tā izstāst kaut kādu negulēju. Viņa teica, ka tik ļoti gribās braukt. Jā? Jā. Tu muldi? Nē, viņa teica, ka tik ļoti gribas braukt. Muldi. Nē, nopietni. Bēr.
Veco cilvēku krišanas stils. Jābrauc lēnāk. Jo cik reizes es nokrits? Pagājuši gadu var teikt, pa visu gadu tolkam nevienas. Šodien, kā atbrauc uz trasu, šogad tā 4 reizes nokrīt kaut kur. Filmēs studēt. Platleņi, nāc tuvāk, rekur čoms, bļa, pasties, kā satrenējies, slēpo 40 km dienā katru dienu. Tagad, bļa, pasties uz pulksteņu, saka, cik tu nobrauc? Viņš saka, bļa, 20 minūtes nav jau daudz, bļa, bilā, ručkā visu laiku. Tas treniši 4 mieri. Jā, tāds čoms, bļa, satrenējies, un pēc tam šitie visi, bļa, slēpo pa 40 km dienā katru dienu, un pēc tam saka, es jau neko, gandrīz tikai gulēju. Nu, višķīt uzslēpoju. Galvenais, ka neviens jau viņam arī neaizliedz to darīt, ne? Viņš jau varētu arī trenēties, vienkārši gudri Man Covid bija 2 mēnešus, tā bija, man skaitās viss, tā es būtu, ko es būtu darījis. Bet, Juri, tu izskaties tāds visu, viņi tādi dieviņi pārējie. Tev vajadzētu nomet kādu 20, ne? Tu izskaties, Juri, viss stiprākais. Labi, viss, beidz. Beidz filmēt. Nav man tēma.
Nu redz, kā studentu bračka trenējās, slēpoja. Mierīgi 20 minūtes uzbrauc. Pirmais treniņš gadā. A, Marta? Nevar pabraukt, pat mani nevar apdzīt. Jā, Marta? Vari? Kāpēc? Lūdzu. Tāpēc, ka gulēja gultā visu laiku. Nē, nu labi, es arī gulēju gultā. Nu, tā ir. Tā ir, ka 2 mēnešus neko, tikai gultā guļ. Nevar gaidīt beigos rezultātu. Vai nē? Jā. Mut vai nē?